Un tas, ko es tagad darīšu, nedaudz saslēgšos, norunāšu to vēstījumu, kas nāk no Zvaigžņu konsola. Zvaigžņu konsols ir, varētu teikt tā, kad gaismas būtnes no dažādām realitātēm, dažādiem zvaigznājiem. Tas ir būtnes, kas ir atnieciskas ar šīm dvēselēm, kas klausās šo video. Šis konsols ir veidots, šis ir speciāli veidots, viņam sastāvs mainās, šīs būtnes ierodās, šīs būtnes ir tādā kā misijā, kas ir pirmā kontakta speciālisti. Šīs būtnes palīdz cilvēkiem, ja? Šīs būtnes dod cilvēkiem atbilstošo informāciju, enerģiju, dziedinājumu, ja? Un tā kā es šobrīd jau droši vien varu just, es saslēgšos, to arī var just tādu kā māju sajūtu, tādu kā gaidīšanas sajūtu. Un caur manu balsi, caur manām kustībām iznāks kāds galvenais šobrīd no tiem visiem, ja? Un ik pa laikam jau kāds šajā pārādē caur mani ir runājis, ja? Tu gan jau esi sajūti kaut kādu tādu interesantu atbildi. Nu, lūk, un šis ir cilvēka attīstības konsols, jā, tā kā es nezinu latviski tādu vārdu, bet cilvēks, kurš tā kā attīstās uz 4. dimensiju, uz 5. dimensiju. Cilvēks, kas ir tā kā ieplānojis sev attīstīties uz 5. 4. dimensiju, tad šis konsols ir tā kā domāts tādiem cilvēkiem, uzņemt informāciju un jautāt jautājumus, jā, viņiem. Arī katrs cilvēks ir laipni aicināts pats pieslēgties, pats saņemt atbildes sev, jā. Tā kā tu vari arī paralēli, ja tu esi paralēli, aizvērt acis, paralēli pajust, jā. Varbūt, ka tu arī sajūti kādu impulsu, sajūti kādu atbildi un sajūti šo te pieredzi, jā, tas ir. Šis ziņojums būs īss, kodolīgs. Es sākšu aptuveni pēc 30 sekundēm. Tas būs aptuveni kāds 10-15 minūtes. Sākšu nedaudz dīvaini runāt. Sveiciens, mīļie cilvēki, dārgie, interesantie, spīdīgie un priecīgie un noskumušie nedaudz abādājušies cilvēciņi. Mīļie cilvēki, mēs sveicam jūs no Zvaigžņu konsola, no šī plašā pārstāvniecības cilvēkiem, būtnēm, visiem plašiem, gariem, dziļiem, šķidriem, platiem un burbuļu cilvēkiem, lai nodotu jums ziņojumu, ko esam gatavojuši, ko esam plānojuši, ko esam sastādījuši. Lai vēlētu jums jauno gadu tikpat veiksmīgu kā iepriekšējo gadu, lai ievestu jūs ciklā un nodotu ziņas, kas ir paredzētas jums, lai jūsu ziņas, lai jūsu ķermeņi, lai jūsu pieredzes, attiecības un finanses grieztos zaļākas un vēl zaļākas. Mīļie cilvēki! Gads, ko tu sauc par 2026, ir jauns cikls, kas, protams, nāk pēc iepriekšējā cikla. Šis jaunais cikls ir raksturojams ar jaunu sākumu, ar jaunu izējas punktu, jaunās enerģijās, jaunās iespējās, jaunās attiecībās, jaunās darba vietās, jaunos projektos. Tas, ko mēs iesakām, tas, ko mēs esam sagatavojuši šiem te zemes cilvēkiem, ir mainīt savu domu gājienu, mainīt savu enerģijas, vibrācijas, līmenis savā ķermenī. 26. gads, nākamais periods, būs dabisks periods, lai cilvēku ķermeņi vēl vairāk attīrītos no smagdējām enerģijām, no smagdējām domām, no pieredzēm, no traumām, no visa kā, kas traucē tavā ikdienā, piedzīvot tavu galveno potenciālu, tavu lielāko dzīves potenciālu. Mēs šeit visi konsuls, visi klātesošie
atbalstam tevi tava galvenā lielā potenciāla sasniegšanā šajā planētā. Tas ir tieši tas, ko tava dvēsele ir ieplānojusi. Piedzīvot vīrieti vai sievieti tā maksimālajā potenciālā, maksimālajā enerģijā, maksimālajā kontaktā, maksimālajā labklājībā, maksimālajā veselībā un tā tālāk. Mīļais cilvēks, 26. gads ir turpinājums tavai attīstībai. Mēs ieslēgsim ātrumu vēl nedaudz straujāku sadarbībā ar šo te planētu Zemi. Mēs ieslēgsim transformāciju vēl harmoniskāku, gludāku un saulaināku. Tavā realitātē nāks un būs pieejami vēl vairāk dažādi instrumenti, cilvēki, pasākumi, kas laipni palīdzēs, laipni atbalstīs un aizvedīs tev tajā vietā, kur tev ir jābūt. Mīļais cilvēks, 26. gads ir gads, kad sistēmas, ko tu sauc par politiku, bankām, skolām, finanšu sistēmām, ir gads, kad tas sāks pārveidoties. Šīs sistēmas nomainīs lēnā garā jaunas, daudz caurspīdīgākas sistēmas, kas būs balstītas uz cilvēka brīvo gribu, kas būs balstītas uz cilvēku manifestācijām, kas būs balstīts uz to, ko tiešām cilvēks vēlās un grib sasniegt, un ko viņš vēlās un grib piedzīvot. Šīs sistēmas, kas, tu teiktu, nedaudz kontrolē tavu dzīvi, pamazām, lēnītēm atkāpsies, lēnītēm izzudīs, jo cilvēki vairs tām neticēs. Mīļie cilvēki, jūsu bērni, jaunieši, mazbērni ir būtnes, kas uzbūvēs šīs jaunās sistēmas ar savu ticību, ar savu pozitīvo nodomu. Mīļie cilvēki, laika apstākļi šajā planētā pamazām nomainīsies uz daudz mērenākiem. Jūs redzēsiet arī varbūt tās kādas, ko tu teikt, interesantas dabas parādības, jo planēta Zeme savā veidā atbrīvojas arī no smagām enerģijām, smagām uzkrātām cīņām, smagām uzkrātām civilizācijām. Tas ir tikai un vienīgi atbrīvošanās process. Mīļie cilvēki, mēs ieteiktu mazāk uzmanības pievērst ekrāniem zilā krāsā, ekrāniem un pārraidēm, kuras rada tavā realitātē negatīvu noskaņojumu. Mīļais cilvēki, tu pats 26. gadā būsi atbildīgs par šīs te realitātes uzbūvi. Galu galā šī te cilvēce būvē pati savu realitāti. Un katra tava pozitīvā doma savienojas ar lielo pozitīvo nodomu, jeb cilvēces virsapziņu. Un šī virsapziņa arī veido negatīvu vai pozitīvu noskaņojumu tavā realitātē. Aizvien vairāk un vairāk 26. gadā cilvēki sāk saprast to, ka viņi paši rada to, ko viņi redz. Viņi paši rada to, kā viņi pieskarās. Tava apziņa paplašināsies, tava kosmiskie kontakti sāks atklāties. Mīļais cilvēki, 26. gads piegādās vēl vairāk informācijas, kas ir pieejams šajā planētā, kas ir pieejams šajā ķermenī. Mīļais cilvēki, tavs uzdevums ir plūst ar atvērtu sirds centru, atslēdzot tavu kontroles mehānismu. Mīļais cilvēki, tas, kas tev ir paredzēts, to mēs piegādāsim uz paplātes ar sarkanu lentīti. Tavs uzdevums ir tikai un vienīgi ļauties. Tajā pašā laikā saglabājot savas darba vietas, savus pienākumus, savas dzīves, savas sarežģītās situācijas. Jūs varat turpināt risināt, ja tas ir nepieciešams. Taču tajā pašā laikā citas laika līnijas piedāvā daudz harmoniskāks, daudz interesantāks, daudz mierīgāks risinājums tajās pašās telpās un vietās. Mīļais cilvēki, 26. gadā tev uzradīsies jauni draugi. Cilvēki ar līdzīgām vibrācijām pievilksies līdzīgiem cilvēkiem, lai radītu vēl lielāku harmoniskāku signālu šajā te gaismas tīklā. Mīļais cilvēki, tavs ķermenis izjūt dabisku vēlmi attīrīties. Tāpat kā šī planēta, mēs redzam, tavs ķermenis izjūt dabisku vēlmi attīrīties. Šis ir dabisks pārejas process uz kristālisko ķermeni, kuru tu piedzīvosi šajā planētā tuvākos 10 gadu laikā.
Tavs uzdevums ir ļauties izglītoties šim procesam. Atbalstīt savu fizisko ķermeni kustībās, atpūtā, miegā, pārtikā, sapratnē. Tavs uzdevums ir veikt savu mājas darbu, lai tavs brauciens uz šīs zemes būtu pēc iespējas maģiskāks, vieglāks un interesantāks. Mīļie cilvēki, lai veiksmīgs jums 28. gads, šajā 28. gadā daudzi zemes iedzīvotāji piedzīvos pirmo kontaktu, teiktu, ar kosmiskām būtnēm, ar kuģiem, kas ierodās no citām dimensijām, lai radinātu tavu apziņu, ka cilvēki nav vieni šajā visumā. 28. gadā cilvēka apziņas tieks gatavotas pirmajam kontaktam ar citu dimensiju būtnēm, kas nesīs tev vēl jaunas zināšanas, jaunas iespējas, jaunas attiecības, mīļais cilvēks. Tieši tā, jaunas, harmoniskas attiecības ar citu dimensiju un citu zvaigznāju būtnēm. Šī planēta drīz vien būs skaista paradīze, ja vien tu to tādu izvēlēsies savā apziņā, savās domās, savā realitātē. Mēs esam ar tevi un vienmēr paliksim, vienmēr esam gatavi uzņemt tavus jautājumus. Laimīgu jauno gadu! Nu kā bija? Pēc 10 minūtes laikam bija. Nu, tā es redzēju to, ko rādīja, bija. Baigi, viss kaut kas bija spoži un skaisti. Un īsāk sakot, es tā kā redzu to visu to konsulu. Man te visu laiku būtnes aizmugurē tāda sajūta. Viena tā kā pienāca, ka es runāšu, un tad viena nomainījās. Un es domāju, ka tev arī vajadzētu būt kaut kādām sajūtām. Ok, visu laiku skodiņi skrēja cauri, jā, jo viņi nāk arī tādu enerģiju. Un tas arī ir tas, kad vairāk jutīsim, vairāk, nu tā kā, nu jebkurš var pieslēgties, tā kā man saka, tā kā, nu, tas ir kā mēs gājām skolā uz padomu, tā kā tu ej darbā vai skolā uz kaut kādu padomu sēdi, nu tur ir gudrie, ja, un tu viņiem tici, un to, ko viņi pasaka, tad tā ir taisnība, nu tad tā ir līdzīga, ja. Tā kā, jā. Tik forši, paldies, visu laiku smaidīja. Asaras acīs, jā, tā ir tā mīlestība. Izklausās labi, ļoti sirsnīgi un silts sajūta man acīs. Arī asaras, jā, tu raksti. Acis bija cietas, smaidīja. Ķermenis ik pa laikam drebēja. Jā, arī tas ir to, ko vēl tur, nu, principā tā attīrīšanās, jā, tad, ko man saka, ko pieminēt klāt, tā ķermeņa pašatīrīšanās, dabiska vēlme pašatīrīties, tātad visi tie drebuļi, kratīšanās, duršanas sirds centrā, galvas sāpes dažreiz, kaut kur kauli lauž, liekas, ka asinsspiediens augstāks, tas viss ir tas, jā, tas tā kā tas ir procesa sastāvdaļa. Ja tev priekš prāta, tu vari izmērīt asinsspiedienu, aiziet pie ārsta, tev viņš pateiks viss kārtībā, visticamākais. Jā, tā kā nesaprotami simptomi. Arī tas ir pašatīrīšanās, jo rekur forši, ka tu uzrakstīji, Gunter, par to drebēju, jo tad, kad tie, kas ir temperament dzīvnieki, zina, ja tu aizved uz klīniku, ieliet pretāpju zāles sunim, kas notiek, kad viņam nāk vaļā tas zāles? Viņš sāk trīcēt. Viņam dabisks process atbrīvoties no toksīniem.
Mums cilvēki arī esam zīdītāji, mīļie draugi. Mums joprojām ir šie te instinkti pašatīrīties. Drebuļi ir pašatīrīšanās process īstenībā. Jā, arī tā. Un tā arī ir enerģija. Enerģija, ka tu nelaid tālāk. Kur ir? Man 25. decembrī augsts asinsspiediens nomainījās uz zemu. Jā. Nu, ko es varu pateikt? Arī to, ka tajā klātienes pasākumā, ko mēs izsludināsim drīz, mums būs podcasts ar zvaigžņu konsulu. Jā, tā kā būs, mēs runāsimies veselu pusotru stundu, tu varēsi uzdot tiešāks jautājums klātienē. Vēlreiz, jā. Kur ir Līva, pareizi, to sauc par neirogēno trīci, ļoti atbrīvojošu praksi. Varu pagoglēt. Varat paguglēt, jā, paldies tev. Es starp citu es taisu rīta praksis katru darba dienu, man jau tas ir iegājies. Es tad noskaties rīta praksi ar Andri, jā, mūsu abonentā, un es tur rādu, kā es no rītiem kratos. Nu, tas ir kaut kas no tā bišķiņ, bet es pats kratos. Jā, nu ko? Kāds vēl dabūja tā kā atbildi priekš sevis, teiksim, sēdē ar acīm ciet, nāk informācija, nāk sajūtas, varbūt tās tagad vakaru pavadīs, aiziesi gulēt, nu, tā kā var nākt arī vēl tā informācija, var pašam nākt sajūtas, tas arī normāli viss, jā. Tas ir tas konsuls, viņš ir tik ļoti atbalstoši, viņi tur ir dažreiz tādi humora pilni, dažreiz tādi nopietni, dažreiz labi, es iešu atbildēt uz šito, tā kā dažreiz tāds viedais, tad tā sēž un saka. Dažreiz ir tāds sajūta, ka tāds puika ienāk, viņš davai, interesanti, davai pastāst vēl savu problēmu, es gribu viņu parisināt, nu, tu davai stāsti. Un šitā te arī bijis ir, jā. Skaļa skaņa. Skaļa skaņa. Ok. Nu ko, draugi, tas arī viss. Es ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem, saņēmu savu atbildi. Un tas, ko mēs darām, turpinam doties, šis gads būs vienkārši maģisks. Kopā mums visiem, tev arī atsevišķi, mums katram. Un ja tev ir kāds jautājums, jā, raksti čatā un raksti vienalga, vai kāds cits var atbildēt, jā. Nav obligāti man jāatbild. Varat savā starpā sarakstīties un paliekam uz kontaktiem. Jā, nu tagad jau pēc 2 nedēļām tiekamies meditācijā. Jā, būs arī interesanti. Lai tev foršs vakars un maģiska dzīve 28. gadā, laimīgi jauno gadu. Lai veiksmīgs vakars. Tā.